Jā, nu, vispirms tad, pirms mēs sāksim ar sievišķīgām lietām, pastāstīšu par to, tad pastāstīšu par aprīļa nodarbībām. Par aprīļa nodarbībām, kurās mani varēs satikt šādā webināra formātā. Un tā kā man liekas pavasaris savā ziņā, kā viss mostas, tad arī cilvēks savā dzīvē mostās, vienkārši ķermenis atkal pamostās kaut kam jaunam, kaut kam ir gatavs kaut kam jaunam. Un pēc manas, teiksim, aprīļa tēmas no tādām filozofiskām, apceļākām lietām, jo martā es tā kā sāku iekustēties vairāk, un tad aprīlī pavisam, nu ne tādā ziņā, varbūt tik daudz mēs kustēsimies nodarbībās, bet būs tā, ka man ir paredzētas divas nodarbības, plus vēl viena bezmaksas nodarbība. Jā. Pastāstīšu sākumā par šīm te maksas nodarbībām arī paredzēta pirmā ir 9. aprīlī. Saucās viņa radi sev atkarību kustēties, piemērot un ikdienas. Jā, tā kā ir tā, ka daudzi cilvēki saprot, ka kustēties ir ļoti labi. Bet man liekas, ka dažreiz ir tā, ka mēs saprotam, mēs zinām, ka ir labi, un tad kā, jā, vajadzētu, bet, un tad ir visādi tur dažādi argumenti, kāpēc bet, un kāpēc es nevaru kustēties, vai kāpēc man nav laika, un es esmu tik aizņemts, un man nepatīk nemaz varbūt kustēties. Tad šajā nodarbībā īstenībā es mēģināšu tā kā rast jums motivāciju savā ziņā, jo stāstīšu par to, cik daudz laba, droši vien jau zināmas lietas, un iespējams arī varbūt kurs nemaz tā tik daudz nepopularizē un nestāsta. Tā kā arī par tām lietām stāstīšu, teiksim, visu, ko es zinu, jo, teiksim, arī man tāda, kā es arī smējos, otrā dzīves profesija ir fizioterapeits, tā kā, ko es apgūstu, un ļoti iedvesmota, tāpēc arī gribētu ar jums padalīties šajās zināšanās, un ne tikai zināšanās, bet, protams, arī savā pieredzē par to, ko man ir devusi sportošana. Tas nenozīmē vienmēr sports, īstenībā tas jau daudzreiz, varbūt tas ir tāds mums tāds slikts dažiem pieredzi no skolas laikiem, kur sports bija obligāts, un viņš nepatika, un bija jāskrien un grūti un tā. Bet īstenībā šeit vairāk stāstīšu par to, ka piemērotam sportam nekad nav jābūt grūti, tam ir jānes daudz prieka, tam ir jānes. Pēc nodarbībām nekad nedrīkst justies tā kā bez spēka, tā kā tad, ja tā ir, tad zinām, ka ir par daudz. Stāstīšu arī par tīri tādām praktiskām lietām, kā pārbaudīt, ka tas sporta veids ir tev piemērots. Tā kā gan par dažādiem posmiem, ko mēs varam paši izmantot un pārbaudīt, kā sirsniņa strādā, cik sirdī piemērots, tādām slodzēm, kas mums ir vajadzīgi, gan par tādām kā vairāk priekš sirds, kas mums trenē sirds muskuļus un līdz ar to asinsriti un tā veicina, gan arī tādas, kas ir vajadzīgas locītavām, visādas stiepšanās lietas un kā viņas tā kā sabalansēt savā ikdienā un kā viņas vispār tur ieviest, jo ir ļoti svarīgi, ka nevis mēs sportojam vai kustamies aktīvi tur vienreiz nedēļā, vienreiz mēnesī, bet tomēr, ka ir kaut kāds ritmiņš un ka mēs to varam apvienot ar savu ikdienu. Nevis tā, ka mums tur ir speciāli jāsaņemās, sevišķi mēs aizbildāmies ar to, ka man nav laika, bet dažus tādus trikus, ko es izmantoju, kā piemēram izkāpt dažus pieturus no sabiedriskā transporta ātrāk un tad doties mājās vai uz darbu, vai arī tieši otrādi braukt ar riteni vai vēl kā nomainīt kā transporta līdzekli. Tā kā dažādi tādi praktiski padomi un arī es saku vairāk tāds, kā es to nodarbību priekš sevi sajūtu, tādu kā varbūt iedvesmu un par dažādiem pētījumiem pastāstīšu, ka tiešām spēja izdarīt sporta nodarbības, kas īstenībā daži saka brīnums, nekāda brīnuma nav. Protams, ir tas, ka tu vari veltīt laiku sev un saņemties un to darīt. Tas ir tas tavs dzīves brīnums. Pārējais ir tāds diezgan loģiski likumsakarīgi, jo mums ir tā kā jāpieņem, ka ģimenes ir tāds, kāds viņš ir. Tad par to, ka otrā daļa šajā sērijas kustībā ir dzīvība, man būs par tādiem par pašmasāžu, par aktīvajiem ķermeņa punktiem, kurus mēs varam izmantot masāžai. Un tāds arī varbūt mazliet tāds
Nekurš es negribēju teikt ar humoriņu, bet savā ziņā ar humoru piegājiens tādā ziņā masāžē, ka mēs varam izmantot dažādus virtuvē esošus palīgu līdzekļus, lai sevi īstenībā ļoti, ļoti labi izmasētu. Piemēram, šo te mīklas rūli, ko mēs varam paņemt un ļoti, ļoti labi daudz lietas izmasēt, tā kā to arī praktiski parādīšu. Un pastāstīšu gan par šiem punktiem, gan par tādiem pašmasāžas rīkiem, kas nav speciāli nekur jāpērk, nekur speciāli nav jāmeklē, bet kas ir mums blakus, jā, un ko mēs varam izmantot savam skaistumam, savai labsajūtai. Un, tur nedēļā arī jau būs ļoti, ļoti labi. Protams, ar punktiem ir tā, ka ir ļoti labi pastāstīšu, kā var pamodināt no rīta, ka nevar sēt, cik ilgi masēt un tādā veidā. Tā kā, jā, šīs nodarbības īstenībā man, protams, ļoti mīļas, tāpēc, ka abas divas es realizēju savā dzīvē. Tas nav nekas tāds, kaut kas tikai grāmatās lasīts, bet tas ir tiešām tā daļa no manas ikdienas, tāpēc gribu padalīties, gribu jūs iedvesmot, darīt kaut ko savā labā, jo īstenībā neviena daktera labāk par jums pašiem jūs dzīvē nesatiksiet. Ja? Tā kā jūs kopā esat ar sevi 24 stundas diennaktī, kolosāls daktars, vai ne? Kur vēl labāks. Un bezmaksas nodarbībā man būs tā par veselīgu dzīvesveidu un par to, ka veselīgas dzīvesveidam ir jānozīmē baudai. Jā, par to nevis, kad mēs nolēmjam dzīvot veselīgi vai kaut ko izmainīt savas veselības labā, ka mums ir nevis tā kā kaut kas jāsako žobi un kaut kas visu laiku jādomā, ko no kā mums jāšķirās un ka nebūs nekāda salduma, nekāda kūka, ne, un tā. Īstenībā tā, ka veselīgs dzīvesveids var būt ļoti baudāms, vienkārši ir mazliet jābūt radošam, jāizmaina savi daži ieradumi, jā, kas vienmēr ir viegli, bet no otras puses mums ir jāliek tā vietā tikpat daudz baudas, kā mums sniedz jau esošais dzīvesveids. Un iespējams pat vēl vairāk, jo tad, kad mēs jūtamies labi, jūtamies veselīgi, tad arī baudīt dzīvi ir daudz vieglāk un daudz patīkamāk. Un te arī pastāstīšu par savām organizētajām veselības kūrēm, ko organizēju 2 reizes gadā. Tur mēs tādu veselu komandiņu, kas to darām, un katru reizi tur ir jauni palīdzēji arī, kas mums stāsta gan par veselību, gan par garīgo, gan par fizisko. Un šajās dienās mums ir arī tāda īpaša ēdināšana, tā, kad ir ļoti viegli, bet mācu cilvēkiem arī, ka ēst veselīgi ir arī ļoti, protams, ka ēšana vienmēr ir mazliet gāmas lieta, bet katrā kūrē ir tomēr atrod kaut ko sev, kaut ko, ko viņi var realizēt savā ikdienā, un to arī jums mazliet padalīšos, varbūt ar kādu garšīgo recepti padalīšos šajā te nodarbībā, un par to, ka īstenībā par tām kūkām arī, kā es kādreiz domāju, ka, ja jau sāk veselīgi kādas tur kūkas izrādās, var fantastisks kūkas taisīt, un arī šajā veselības kūrē mums būs meitene, kas mums mācīs taisīt šis svaigādāju kūks, kas ir reāli ļoti veselīgas un kas ir tajā pašā laikā ļoti garšīgas un arī izskatās pēc īstām kūkām. Tā kā arī taisam lazaņus, visādus makaronus, protams, bez siera, bez gaļiņām un tā, bet ļoti, ļoti garšīgi no dārziņiem, dažādām mērcēm. Tā kā padalīšos varbūt ar savu šī veselīgā dzīvesveida izpratni tādā ziņā, ka tā ir arī tiešām liela bauda. Nevis tikai tāds moks un kaut kas šausmīgs un tā tālāk. Īstenībā tas vairāk ir mūsu galvās, cik mēs spējām pieņemt kaut ko jaunu un cik mēs mākam likt baudas, cita veida baudas meklēt, kas mums dod spēku, dod vairāk enerģiju, bet tās joprojām paliek baudas gan ķermenim, gan garšu kārpiņām un citām lietām. Tā kā, jā, tas ir vairāk par manām aprīļa nodarbībām. Ceru, ka kādu iedvesmoju, ceru, ka kādu vēl iedvesmošu un kopā padalīsimies par šo aprīlī.